Lieliski. Tad man ir patiesi prieks jūs šodien visus redzēt. Šodien, jā, kā es minēju, parunāsim vairāk par izglītojošo robotu ozolobotu sākuma skolām, bet, protams, tās visas idejas un koncepts strādā arī gan pirmskolas izglītības iestādēm, gan pamatskolām, gan arī tālāk vidusskolām. Vienkārši atšķirība ir tāda, cik tālu ir šīs te sarežģītības pakāpes, tiek veidot kādu uzdevumu, kādu vielu apgūšanā tas tiek iesaistīts. Un tā, tad varbūt nedaudz vairāk par mums, tad es pārspēju Inspēju. Inspēja Latvija darbojas Latvijā jau aptuveni gandrīz 4 gadus šobrīd. Un tā mūsu misija būtībā atbalstīt skolotājus un izglītības iestādes, un līdz ar to arī jauniešus, un dot viņiem iespēju mācīties ar dažādām izglītības tehnoloģijām. Ļoti lielu uzsvaru arī liekot uz to, lai palīdzētu jums skolotājiem, tāpēc, ka, protams, varbūt dažādas tehnoloģijas, tie jūs viņus nemācīsiet jēgpilni lietot, un jums nebūs šī te atbalsta, tad, protams, tas arī nekad nenotiks. Un tad, jā, tas izaicinājums, ko mēs tiešām cenšamies risināt, ir kā šo te pielietot. Un mēs paši arī izstrādājam diezgan daudz dažādas lietas. Mums, tostarp, protams, mēs pārdodam izglītības dažādus rīkus, bet arī mēs aktīvi strādājam pie komandām. Latvijā šobrīd ir izteikti spēcīgāk ir bērnu dārzos izglītības komanda, kas mums ir robotika bērnu dārzos grupa, kur jau ir vairāk nekā gandrīz 2000 dalībnieki, kuri dalās ar savām idejām un stāstiem. Mēs arī organizējam dažādas pilotprogrammas, kur ir iespēja iegūt dažādas tehnoloģijas uz mēnesi bez nekādiem nosacījumiem testēšanā. Tāpat mēs strādājam pie dažādiem materiālu lokalizēšana, apmācībām, un Igaunijā mums arī ir vēl papildus sacensības un dažādas laboratorijas. Tad, ja mēs skatāmies no tāda izglītības ierīču cikla, tad ir būtībā 3 līmeņi. Pirmais ir iesācējiem. Tas iesācēji būs vairāk bezekrāna programmēšana, un tā lielākoties būs vairāk vai nu pašu pirmo klašu līmenī, vai arī būtībā pirmskolas izglītības iestādēs pārsvarās. Tad būtībā vidējs līmenis ir jau, kur lāk lietot aplikācijas un veido ar blokveidu programmām, vai tas ir Scratch vai kāda uz Scratch bāzēta programma. Un pēc tam pēdējais līmenis jau būtībā tas, kad bērni jau sāk rakstīt tekstu valodās, vai tas ir Python, vai tas ir JavaScript, vai kāda no citām populārākajām. Kā jūs redzat, lielākoties visas šīs ierīces, viņas ir vairākos līmeņos, lielākoties viņas var pārnest no viena līdz otram, ir sevišķi bloku, sākot no vidējā līmeņa, liela daļa aizies arī līdz teksta valodu programmēšanai, ko jau var izmantot pēc tam vēlāk vidusskolā. Bet tad īsumā, es gribu lielāko laiku atstāt Zanai, īsumā, kas ir ozolobots, tas ir izglītības robots. Viņa spēcīgā puse ir tā, ka viņš ir ļoti jaudīgs, bet viņš arī, kā jūs redzat, bildē ir maziņš. Līdz ar to ļoti liela daļa robotikas, viņa būs ļoti liela, viņu būs grūti darīt klasēs uz galdiem. Tomēr šis ir būtībā nedaudz vairāk par centimetru liels robotiņš. Viņam ir vairākas versijas, kuru var viegli pielietot klašu vidē. Viņš ir ērts, viņš ir ļoti jaudīgs un viņu ļoti labi var izdarīt daudzas lietas. Un, ja mēs skatāmies no veidiem, tad ir Ozolbet Evo, kas ir jaunāka, jaudīgāka versija. Um, Viņām ir diezgan salīdzinoši liela funkcionalitāte. Viņš savienojas ar Bluetooth, līdz ar to komandas varēs pārsūtīt pat taisno no datora uz robotiņu, viņu nesavienojot. Viņam arī ir sensori iekšā, jau, protams, programmēšana, skaidruni, un viņi programmē būtībā, kur ozolobotu divos veidos. Zana pastāstīs nedaudz vairāk, bet būtībā programmēšana ir vai nu ir ar krāsām, kas ir vairāk pirmskolas izglītības iestādēs un pirmajās klasēs, un otra ir jau ar bloklī komandu, kas bāzējas uz blokveidu programmēšanas valodus. Un otrs, kas, man liekas, Latvijā ir biežāk, ir Ozolbot Bit vai Bit Plus jaunākā versija. Viņam ir ilgāks darbības laiks, bet viņam mazāk ir funkcionalitāte līdz ar to. Tā, jā. Tad es varbūt dodu vārdu Zanei. Tā. Labdien, labdien, webināra dalībnieki. Priecājos jūs visus redzēt. Pirms es aizraujos ar savu šīs dienas saturu, ko es jums gribu pastāstīt, es nedaudz iezīmēšu to, kas es esmu un ko es šeit daru. Es esmu pēc savas pirmās izglītības, es īstenībā esmu mākslas skolotāja, esmu arī kvalificēts bibliotekārs.
Un es šobrīd studēju maģistrantūrā Latvijas Universitātē programmā Tehnoloģija, inovācijas un dizains izglītībai. Mans ceļš robotikas jomā ir sācies jau drusciņā senāk, kad es izmēģināju pastrādāt par robotikas skolotāju kādu brīdi. Bet tad maģistrantūras laikā mums bija iespēja izmēģināt ļoti daudz un dažādas tehnoloģijas, un tad es atcerējos par savu interesi par izglītošo robotiku un nolēmu savu maģistra darbu un nu, tā kā papētīt šo tēmu vairāk un rakstīt maģistra darbu tieši par šo tēmu. Par sākuma skolu runājot, kāpēc mēs šodien runāsim par sākuma skolu, tas ir stāsts arī no personīgās pieredzes. Man radu bērni, ir tātad brālītis un māsiņa. Māsiņai ļoti interesē dejošana. Viņa abi šobrīd ir tā kā sākuma skolas vecumā. Māsiņai interesē dejošana, tāpēc viņa pēc skolas iet uz dejošanu. Savukārt brālīti nolēma sūtīt robotikas pulciņā. Man, nu, tā kā to redzot un nu, vērtējot, izlaižot caur savu skatu punktu, likās, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, neraugoties uz to, kādas ir varbūt bērna intereses, nu, tās lielākās intereses. Ir ļoti svarīgi bērniem dot iespēju attīstīt dažādas prasmes, un robotika ir ļoti ir tā lieta, kas attīsta ļoti šīs te, nu, tātad algoritmiskās domāšanas prasmes un tādas loģisko domāšanu. Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, ka skolotāji izmanto robotiku arī sākuma skolā, lai tātad pēc iespējas vairāk bērniem dotu iespēju šīs prasmes attīstīt. Un tad, kāpēc tieši Ozobot, tas arī ir stāsts no personīgās pieredzes, protams. Es šobrīd strādāju Rīgas Angļu ģimnāzijā, un tur pētot prakses ietvaros, arī pētot, kādas mums ir tehnoloģijas, es uzdūros Ozobot robotiņiem, kur īstenībā ir gulēja šobrīd, nu viņi tika izmantot kaut kad senāk, bet tad kaut kā viņi tā kā tika nolikti maliņā un šobrīd nav izmantoti. Un tāpēc es gribēju dot iespēju savai skolai un arī citām skolām, kur varbūt šī konkrētā tehnoloģija ir vai būs, vai gribētu būt, nu, tā kā dot iespēju šo te tehnoloģiju izmantot. Nu, lūk, tas tā tad ir tāds īsts ievads par to, kas es esmu un kāpēc es jums šodien stāstīšu par tieši Ozobot sākuma skolā. Tā, man viņš iet priekš. Jā, iet. Nu, lūk, Ozobot, pētot šo tehnoloģiju vairāk, mani ārkārtīgi fascinēja tas fakts, ka Ozobot robotiņš, kā jau Madara minēja, ir ārkārtīgi maziņš, varbūt šķiet tāds neievērojams, bet viņam ir ārkārtīgi liels potenciāls un iespēja izmantot dažādos vecumos, tiešām sākot no pirmsskolas, beidzot jau ar vidusskolu. Jo man liekas, ka daudziem skolotājiem varētu likties ļoti interesanti tas, ka šo robotu var programmēt uz papīra bez ierīcēm. Un tā ir tā sauktā programmēšana ar krāsu kodiem. Pēc brīdiņa es drusku pastāstīšu vairāk par to sīkāk. Un tad ir iespēja pēc tam doties tālāk uz nu, kā, ekrāna versiju, kur šo robotu var programmēt, tātad, kā arī Madara jau minēja, ar blokveidu programmēšanas valodā vietnē Ozobloklī. Šo vietni ir ļoti ērti un vienkārši lietot. Es jums arī mēģināšu nodemonstrēt drusciņ vēlāk, nu, tās galvenās lietas, ko tur var darīt un kā tas izskatās. Un ļoti jauki ir tas, ka šajā te vietnē ir 5 dažādi līmeņi, sākot no tāda līmeņa, kas var būt derīgs arī bērniem, kuri nu, vēl nav apguvuši lasīt prasmi ļoti labi, tātad pirmsskolā, jo bloki tur ir no ar tādām kā ikoniņām un bez teksta, līdz pat jau diezgan sarežģītām lietām, ko ar šo robotu var izdarīt. Nu, lūk, tad es domāju, ka mēs ķersimies arī pie lietas. Man kaut kā tā prezentācija ļoti lēnām iet uz priekšu. Tā.
Tātad parunāsim drusciņi par programmēšanu ar krāsu kodiem. Šim te robotiņam ir optiskie sensori iebūvēti, kuri ļauj sekot, kuri ļauj nolasīt krāsas. Tās ir četras krāsas - melna, zila, sarkana un zaļa. Un šis te robots seko tātad melnām, nu ne tikai melnām, bet arī viņš arī seko zilām, zaļām, sarkanām līnijām. Un tad šīs te četras krāsas kombinējot dažādos veidos, var likt robotam tātad izpildīt dažādas komandas. Virzienu komandas, griezties pa labi, pa kreisi, arī tādas nu, tā kā kustības, tur griešanās un zigzaga kustība. Un vēl citas lietas, kontrolēt ātrumus. Šos te kodus mēs arī druskuļi paskatīsimies sīkāk pēc mirklīša. Krāsu kodus zīmē uz parasta balta papīra. Vislabāk strādā tāds, nu, bez kaut kādiem grubulīšiem, parasts vienkāršais baltais papīrs. Ir attēlā jūs redzat arī īpašos, nu, tos ordinālos, speciālos Ozabot flomasterus, kuri ir ļoti labi ar to, ka pirmkārt tur ir īstie toņi tām krāsām, jo dažreiz ir tā, ka varbūt nu, viņiem ir tā kā tie speciālie toņi, ko viņš nolasa. Un, ja izmanto citus flomasterus, es esmu arī citus izmantojusi, tad tur var būt tā, ka ne visu līdz galam viņš pareizi saprot. Un vēl tā labā lieta šiem flomasteriem ir tāda, ka tas galiņš ir tieši pareizajā rastumā, lai uzzīmētu tās līnijas nu, pareizajā izmērā un tur nebūtu no to nekādas problēmas. Tad ir arī iespēja izmantot krāsu kodu uzlīmes, ko var iegādāties, un arī magnētiņus. Tas tad aiztaupa nu, to zīmēšanas procesu, kas arī varbūt var palīdzēt ar magnētiņiem mazākajiem bērniem strādāt. Tā. Tālāk par krāsu kodiem drusku sīkāk. Šādi izskatās krāsu kodi. Tie ir tātad 2 līdz 4 krāsu kombinācijas, un katrs šis te kods nozīmē, nu, tā kā liek robotam izpildīt kādu komandu. Šeit augšpusītē jūs redzat ātrumu kodus. Tātad tas normālais ātrums ir šis te viducītie, un tad ir nu, pavisam ātrie, un tad ir pavisam lēnie. Šis raķetes ātrums, piemēram, tāds, kurš ļoti ātri nu, liek viņam kustēties. Tad ir virzienu kodi, kuri ir gan pagriešanās, gan braukšana taisni, gan pagriešanās. Ir arī šie pārbraukt uz līniju. Šie kodiņi liek robotam nogriezties no līnijas un meklēt jaunu līniju, kur varbūt kaut kur blakus vai pretīm ir uzzīmēta. Un tad ir šīs tātad īpašās kustības, kur ir gan tornādo, kur viņš griežās, gan zigzaga kustība. Un ir arī šie te U-veida pagriezieni. Pārsvarā tātad tie kodi, kuri ir līniju viducīšos, tie ir vai nu 3 vai nu 4 krāsu kodi, un tad tie, kur ir 2 krāsu kodi, tie ir tā kā līniju beigu kodi, kas liek robotam saprast, ka līnija ir beigusies. Vai nu šajā gadījumā tātad U-veida pagrieziens, tad robots saprot, ka viņam jāgriežas atpakaļ, jābrauc. Un tad vēl ir tādi kodi, kurus mēs pēc mirklīša redzēsim, kuri liek viņam tā kā izpildīt, nu, beigt braukt, beigt darboties, un viņš izpild tādu tā kā uzvaras kustību. Tā, ejam uz priekšu. Tā. Tad šeit vēl ir arī pauzīte. Var redzēt, ka var likt pauzīt, nopauzēt, pagaidīt kādu mirkli. Tad šeit ir skaitītāji, piemēram, var skaitīt pagriezienus, un tad viņš, teiksim, beidz kustēties pēc konkrēta pagriezienu skaita. Ar šiem kodiem var dažādos veidos spēlēties. Un šie tā tad ir tie spēles beig, nu,
beigu kodi, kuri liek robotam saprast, ka nu, tā kā spēlīt ir beigusies, mēs šobrīd vairs neturpinam. Viņš izpild tādu kā uzvaras kustību, kas ir speciāli ieprogrammēta. Nu, lūk, darbošanās ar krāsu kodiem ir ļoti jauka. Bērniem ļoti, ļoti patīk. Um, bet ir dažas lietas, kuras jāņem vērā. Piemēram, ir svarīgi līnijas zīmēt tā, lai robots viņas nolasītu. Pirmkārt, tas optimālais līnijas biezums ir 5 mm. Tie var būt arī 4, var arī būt 6 mm, bet apmēram 5 mm platumā. Tam flamasteram arī ir tas galiņš, kā es minēju, tieši tādā platumā, lai var smuku to līniju uzvilkt. Līnijai vajadzētu būt arī diezgan vienmērīgai. Nevar būt kaut kādi. Nu, ir tā, ka es esmu ar bērniem arī darbojusies, mazākiem bērniem, un viņiem nevienmēr to līniju sanāk uzvilkt taisni. Un tad tur var skatīties, kā jums sanāk, bet bieži vien ir tā, ka robotam ir grūti nolasīt, ja līnija ir tāda nevienmērīga. Šeit ir arī redzami tie krāsu kodi, kuri ir tie īstie toņi. Tur arī var variēt dažādi. Es esmu mēģinājusi. Ja nav Ozbot flomasteri, tad vislabāk strādājas, jūs pamanījis tie, kas ir tāfels flomīši, baltajām tāfelēm, ar ko it kā uz papīra laikam nav paredzēts zīmēt, bet manā pieredzē tie toņi ir vistuvākie. Nu, lūk. Zīmuļus, krītiņus, pildspalvas izmantot var, bet nav ieteicams. Vienkārši darbs ir atvieglot dzīvi, ja ir tie speciālie flomīši, tas tiešām atvieglo dzīvi. Tad vēl ir jāatcerās, ka svarīgi atcerēties, ka līnijām ir jābūt kaut kādos noteiktos parametros, arī pagriezienos un krustojumos. Ideāli ir tad, ja ir 90 grādu leņķī krustojumi, tad ir arī starp, teiksim, ja veido U-veidu, šādu pagriezonu U-veidu, tad viņam vajadzētu būt vismaz 2 mm atstarpītājiem starp tām līnijām, lai robotam nesajūg, lai viņš skaidri saprot, kur viņam ir jābrauc. Tā ka tiem ceļiem ir jāmēģina viņus veidot pēc iespējas tādus vieglāk saprotams robotam. Arī 45 grādos var būt leņķis, bet labāk šaurāku mēģināt netaisīt. Krāsu kodus vajadzētu arī zīmēt tikai starp melnajām līnijām. Līnijas var zīmēt arī krāsainas, tātad zilu, zaļu, sarkanu līniju. Robots sako šīm līnijām, viņam nomainīsies gaismiņa tajā krāsā, kā viņš tādā līnija. Bet tātad krāsu kodus liekam starp melnām līnijām. Tiem krāsu kodu elementiem ir jābūt apmēram 5x5 mm kvadrātiņos. Tur arī var variēt, protams, zīmējot sanāk visādi. Viņiem nevajadzētu pārklāties, jo tad krāsas, viņas tā ja pārklājās krāsas, tad viņa nav skaidra, un robotam arī kaut kas var sajukt. Nevajadzētu arī atstāt baltas līnijas starp krāsu kodiņiem, tas arī var traucēt, un tad tie toņi būtu svarīgi, un arī šim te robotam svarīgi ir apgaismojums telpā. Tas arī ir, ja kaut kas nestrādā, tad var domāt, vai telpa nav, teiksim, par tumšu, jo viņiem, tie optiskie sensori, tas var traucēt nolasīt to, kas viņam ir jādara. Lūk, tātad šīs lietas ir arī svarīgas. Ir lietas, ko nevajadzētu darīt, zīmējot krāsu kodus, piemēram, likt krāsu kodu krustojumā, vai krāsu kodu likt pagriezienā, vai arī viņus par tuvu salikt. Tad arī robots var nesprast, kas ir jādara. Tad mēs drusciņi par piemēriem, kā šo robotu var izmantot stundās sākuma skolā. Es tātad savā maģistrantūras
programmatūras ietvaros, maģistra darbā es veidoju profesionālās pilnveidas programmu skolotājiem par to, kā Ozobotu lietot sākuma skolā. Un savas Es esmu diezgan daudz izpētījis dažādas veidus, kā skolotāji izmantojuši. Ir arī pētījums lasījis par to, kā tad izmanto šo robotu skolā. Un es esmu arī izpētījis piedāvājumu, ko Ozobot mājaslapā var iegūt. Un es mēģināju dažus, nu, ne ļoti daudz materiālus, bet dažus mēģināju arī adaptēt mūsu situācijai, ņemot vērā mūsu mācību saturu. Un tad man šeit ir tāds materiāls, ko es esmu adaptējusi īstenībā. Tas nav, protams, mans oriģinālais, manis izstrādāts. Tātad šis te materiāls ir 2. klasē, dabas zinību tematā, kas ir laikapstākļi un kā tie mainās. Šī te uzdevuma ietvaros skolāniem būtu jau jābūt mācību, nu, tā kā apgūšiem šo tematu, un tā ir tā kā noslēguma aktivitāte, kas palīdz skolāniem nu, kā atkārtot terminus, ko viņi mācījušies par, par laikapstākļiem saistītām lietām. Šos te terminus es arī ņēmu no programmas parauga. Tie ir tādi, viņi arī bija paraugā. Nu, tajā programmas, dabaszinību programmas, tajā, kā to pareizi sauc par programmā, laikam, ja? Programmas parauga. Nu, jā. Un tātad uzdevums ir šāds. Skolāniem ir, es varbūt parādīšu arī labāk to darba lapu. Tā, laikam noklikšķinājās. Gaidīsim, kamēr atvērsies. Tātad uzdevums ir šāds. Skolēniem ir tur, man liekas, man nestrādā tas iespēja paiet. Jā, šādi te. Nē, šitā nav īstā aizēja drusciņu. Es atvainojos. Jā, šito. Tur vienkārši ir tāds komplektiņš ar materiālu. Es gribēju tieši darba lapu parādīt. Tātad ir nu, tādi apgalvojumi, un skolāniem no vārdu bankas ir jāsaliek pareizie termini tajās vietās, kur ir cipariņi. Un tad šie te cipariņi tātad norāda uz kurš kods ir jāsaliek pēc tam tajā celiņā pēlūdzu uz priekšu, uz nākamo lapu. Jā, tātad šeit ir kur ir cipariņi, un tad katram tam vārdam atbilst krāsu kods, kur ir tad jāsaliek šajos te tukšajās vietās pretīm cipariņiem. Tātad, ja vārds, ja pirmajā cipariņā, piemēram, atbilst vārds mākonis, tad mākonim atbilstošais krāsu kodiņš jāiezīmē šajā celiņā, un tad uzdevuma beigās ir jāvar robotiņam aizbraukt no rudens līdz ziemai, tad mainoties laikapstākļiem. Šo te uzdevumu, lai šo uzdevumu izpildītu, manuprāt, bērniem ir jābūt jau drusciņi nelielai pieredzē ar šo robotu. Bet Ozobot mājaslapā, ko es jums arī rādīšu, drusku vēlāk ir diezgan daudz ļoti labi tādi ievada uzdevumi, kur var mācīties tieši kā tos kodus lietot. Tātad šis uzdevums nav tādiem ļoti nepieredzējušiem skolāniem, bet drusciņi kaut kādām prasmēm ir jābūt. Bet tajā pašā laikā arī tad, ja skolēni nav ļoti labi apguvuši to, ko katrs kods nozīmē, viņi var izmantot savas zināšanas par dabas zinību jomā, lai arī nostiprinātu savu to zināšanas par to, kā tie krāskodi strādā, jo tas viens otru atbalsta. Tā, tad atpakaļ uz to, jā. Un tad man ir arī tāda atgādnīta uztaisīta. Šis bija viens raksts, kurš man ļoti patika par to, kā jautrība. Tas bija akadēmisks raksts, ko es lasīju maģistra darba izstrādes procesā. Un tur tā galvenā doma bija par to, kā jautrību izmantot Ozobotu ietekmē tas, kā mēs skolēniem sniedzam atgrieznisko saiti par viņu
paveikt to. Un tad es šo te, šis ir tāda kā digitāla atgādnīte, kas var palīdzēt skolēniem atpazīt, nu, teiksim, ja viņiem ir problēmas atcerēties kādu no tiem terminiem, tad šī atgādne viņam var palīdzēt nokļūt uz pareizā ceļa, nesakot viņam priekšā vai tā kā nesakot pareizo atbildi. Un tad šeit ir, piemēram, es uzspiežot uz viens, ja mums ir problēmas ar pirmo to terminu, tad šis te ir tāds tā kā maziņa atgādnīte, kas viņu var novest uz pareizā ceļa. Es centos tādu, nu tā paeksperimentēt ar, ar to, nu, kā mēs palīdzam bērniem tikt galā ar kaut kādiem problēmām šajā te robotikas lietošanas, ozabot lietošanas procesā, izmantošanas procesā. Un, nu, tā ir tāda mana interpretācija par šo atgriezko saiti. Un tad es klasē iztēlojos, ka šis varētu būt nu, ļoti skaidri būtu skolēniem jāpasaka, droši vien, ka, ja jums rodas problēma ar kādu no šiem te vārdiņiem, tad jūs varat atnākt, atvērt datorā šo nu, vienu uz klases, piemēram, un tad viņi var paši arī savu to mācīšanos virzīt. Nu, vai viņiem vajag palīdzību vai nevajag. Nu tā, tas tādā diezgan gāri izstāstot par pirmo ideju, kā jūs varat izmantot dabas zinībās šo robotiņu. Tā, tad mums ir nākamais piemērs. Ir piemērs matemātikā. Šeit es neesmu norādījis konkrētu klasi, jo šis ir tāds diezgan universāla darba lapa, ko īstenībā var izmantot dažādos matemātikas problēmu risināšanā. Te var gan reizināšanu, gan saskaitīšanu, gan atņemšanu praktizēt, gan arī nu, visu ko citu, ko jūs klasē mācaties. Šis drīzāk ir tāds uzdevums, kur nu, tā kā, apgūtu jau tēmu, mēs nu, tā kā vienkārši praktizējam, nu, kā mācāmies saprast, vai mēs protam, izrēķināt, vai mums vajag kaut kā vēl pastrādāt ar šo tēmu. Tāds kā diagnosticējošais darbiņš var būt jautrāks. Tātad tātad uzdevums ir šāds, mēs te lodziņā ierakstam, teiksim, nu, kādu vienādību, un tad ir divi varianti, un aizbraucam līdz īstiem variantam. Tāds ir tas uzdevums. Man ļoti patīk šī darba lapa, tāpēc, ka viņa ir ļoti vienkārša, viņa var izmantot daudzās dažādās situācijās, un ir arī nu, tādi sarežģītāki drusciņi līmeņi šeit. Vienkārši tai pašai darba lapai ir divi sarežģītāki līmeņi, kurus arī atvērsim, apskatīsimies ļoti ātri. Viņš nevarās. Tūlīt atvērsies. Viņš, man liekas, ka jā. Tātad šeit ir tāds, kur ir 3 varianti, un arī, nu, tiek ierakstīti tātad 3 atbilžu varianti, un tad skolēnam programmējot ceļu, iezīmējot pareizos krāsu kodus šajos tukšajos lauciņos, viņš tātad aizved līdz pareizajam variantam. Šeit arī noteikti ir jābūt jau prasmēm skolēniem izmantot krāsu kodus. Ja, tātad tas arī nav tāds ievada uzdevums. Tad varbūt mēs to otru nemaz neskatīsimies, jo tur bija vēl viens variants, vēl sarežģītāks. Jā. Viņš arī ir. Jā, tātad šeit ir 5 varianti, kurš ir īstais. Arī aizbraukšana ir drusku sarežģītāk, jo nav tikai 2 varianti, kur pagriezties, ir vairāk varianti, kur pagriezties, un kurā brīdī jānogriež, kurā brīdī jāiegriež pie īstā varianta. Nu tā. Tas tā tad ir matemātikas piemērs.
tāds diezgan vienkāršs un plaši izmantojams. Tad mēs iesim tālāk. Un šis piemērs ir tas nav no stundas kā tādas, no stundas skolā. Šis piemērs, to es atradu pētot, kā rozabota strādā Latvijas skolās. Es nevarētu teikt, ka šobrīd ir ļoti daudz piemēri, bet man ļoti patika šis piemērs no Maltas vidusskolas, kur tātad Maltas vidusskolas skolēni devās uz Eiropas Savienības māju. Tur bija pasākums kiberdrošības mēnesis, un viņiem bija uzdevumi, nu, viņi tādu kā radošo darbnīcu vadīja sākuma skolas skolāniem nosaukumu Ozabata ceļo. Un šeit var redzēt, ka ir uzzīmēta Latvijas karte, un viņi, es nezinu tā kā detalizēti, kas tur tieši darīja, tieši kā tas tika veidots. Es ar skolu nesazinājos, bet tās mērķis uzdevumam bija tātad iepazīt Latvijas ģeogrāfiju, lielākās pilsētas, un notika arī attāluma aprēķināšana starp pilsētām. Un man likās ļoti jauks, ja jūs gribat palasīt vairāk vai apskatīties vairāk bildes, tad šeit ir arī var iet uz slīpsvītra Ozaboti ceļo, un tur jūs atradīsiet vairāk informāciju par šo nodarbību. Un tad šis piemērs ir no interneta dzīvēm, jo mums piesakoties, mums bija iespēja arī uzdot jautājumus, un tad viens jautājums bija par to, kā bioloģijā izmantot ozobotu, un tad šeit bija, man likās ļoti jauks piemērs par to, par šūnu. Tas tātad, skatoties arī uz mācību saturu, tas tā kā laikam bija sākumskolas vecākajās klasēs un pamatskolas vecumā šis laikam vairāk atbilstoši būtu. Tātad uzdevums bija izveidot šūnas modeli, un Ozobotu vajadzēja, tai šūnas modelītī vajadzēja ievietot grāzkodus, lai robots tā kā izceļotos to šūnu, un veidojot šo te modeli un liekot krāskodus, vajadzēja arī nu, tā kā veidot tādu stāstījumu par to, kas tad šūnā, no kā šūna sastāv, kādas ir šo te šūnas sastāvdaļu funkcijas un kā tas viss kopā strādā. Man liekas, ka uzdevums ir diezgan izaicinošs, jo tur ir gan nu, tā kā jāplāno nu, tāds uz zināšanām balstīts, bet tajā pašā laikā ar tādu radošu, diezgan radošu darbošanos arī un tādu plānošanu, kā tad tas robots, kur viņš sagos līnijā, kur viņš nogriezīsies un atradīs nākamo. Mēs varam redzēt, ka te ir vairāki tie aplīši sazīmēti. Nu, lūk, un tad beigās šajā konkrētajā projektā skolēni tad beigās tā kā rakstīja arī scenāriju, tātad, kas šajā šūnā notiek, un veidoja arī video nu, ar savu to scenāriju. Video par to, kā tad Ozabats ceļo pa to šūnu, un ierakstīja arī balsi par to, kas tur notiek tajā šūnā. Tātad ceļojums, Ozabats ceļojums šūnā. Nu, lūk, tātad tas ir bioloģijas piemērs. Tad mēs varētu tālāk doties. Un tagad drusciņi parunāsim par Ozobloklī programmēšanu. Tā jau vairs nav programmēšana ar krāsu kodiem, tā ir programmēšana Ozobloklī vidē. Ozobloklī vide strādā dažādās ierīcēs. Vislabāk būtu lietot vai nu mūsu skolās pieejamos Chromebooks vai arī planšetdatoros ļoti labi strādā, arī portatīvos datoros. To var atvērt, ir vienkārši vajadzīgs interneta pieslēgums. Ja strādā ar Ozobot Evo, tad ir vajadzīgs arī Bluetooth, protams, nu, iespēja ar Bluetooth savienojums ierīcei, bet nav vajadzīgs nekādas
nekādi konti, nekādas pierakstīšanās, kas var apgrūtināt darbošanos skolā. Nu, ja ir katram jālogojas iekšā kaut kur, tad tas var būt sarežģīti. Jā, šis darbojas vienkārši atverot Ozo Bloklī. Programmas var arī savienot, nevis savienot, bet saglabāt, atvainojos. Saglabātās programmas strādā vairākos veidos. Pirmkārt, tās strādā ierīcē. Teiksim, ja es savā datorā esmu atvērusi Ozabud Bloklī un uztaisījusi programmu, tad nākamo reizi atverot šajā pašā ierīcē, man tā programma būs saglabājusies, ja es viņu esmu saglabājusi. Vēl viens veids, kā to darīt, ir ar koda, nu, tā kā koda dalīšanos ar kodu. To es mēģināšu jums arī atcerēties parādīt. Katru programmu var saglabāt nevis ierīcē, bet uztaisīt viņai tādu kā īpašo unikālo kodiņu, kuru pēc tam ierakstot, var viņu arī atkal atvērt. Nu, tā kā dalīšanās ar kodu, tā arī to var darīt. Nu, lūk, es jau minēju, ka 5 līmeņi ir šai te lietotnē, un tas ir ļoti noderīgi. Varbūt darīsim tagad tā, ka es jums vairāk nestāstīšu teorētiski, bet tagad parādīšu praktiski, kā tad uz bloklī izskatās, lai jums ir apmēram tāda labāka izpratne par to. Es atvēršu savā. Kamēr Zana var vaļā, tad es varu parādīt, cik dzīvē viņš izstāsta. Šis arī ir Ozobot robotiņš. Viņš ir tieši tik liels rokā. Un arī flomasēs ir šāds, kas viņam ir forši, jā, kā Zana minēja, viens ir gals, kas ir follow, un otrs ir gals, ar kuru var pieprecizēt, kurš ir tāds ļoti taisns un tieši, lai viņu var precīzi uzzīmēt. Bet jā, skatās, ka Zana jau tūlīt būs nošārojusi arī savu ekrānu. Tā. Mēs tagad ejam tātad Ozo Bloklī vietnē. Tas izskatās šādi. Tā tad ir jāsāk, darbojoties Ozo Bloklī, ir jāsāk ar to, ka jūs izvēlaties to robotu, kurš jums ir. Jo Evo ir vairāk funkcijas. Evo, piemēram, var atskaņot skaņu. Viņam ir skaļruņi, savukārt bit robotiņam skaļruņu nav. Tāpēc viņam arī būs mazāka iespēja, nu, tā kā mazāki iespējas dažādām lietām. Šeit jūs arī varat redzēt, es pārslēdzos, kur pievēršam uzmanību šai maliņai. Evo, tad mums ir skaņas bloki, bet bitam skaņas bloku nav. Tā, šeit var nomainīt tātad līmeni. Varam redzēt, ka pirmajā līmenī ir tikai 3 dažādi bloki. Mums tātad ir kustību bloki, mums ir skaņas bloki un šeit ir gaidīšanas bloki, pauzītes. Tajā pašā laikā otrajā līmenī tātad ir klāt arī cilpas bloks. Par to es nezinu, cik jūs esat pazīstami ar nu, šeit klātsošais. Domāju, daudz no jums arī zina, kas tas ir un kā to lietot, bet es nu, tā ļoti īsi izstāstīšu. Tātad vēlreiz atgriežoties pie pirmās tāda līmeņa, var redzēt, ka šeit ir ļoti nu, tātad braucam uz priekšu, ātri. Jā, tātad vairāk tās bultiņas nozīmē, ka braucam uz priekšu ātri. Lai šeit ir arī iespēja apskatīties, ko nozīmē šis konkrētais bloks, uzspiežot uz bloka, mēs piespiežam labo taustiņu, un šeit ir palīdzības podziņa, un tad palīdzības podziņa parāda, šeit tātad ir izskaidrojums. Diemžēl Ozo Bloklī ir angļu valodā tikai pieejams, iespējams ir arī vāciski, lai tur bija kaut kādas valodas opcijas. Šeit mums bija iespējams kaut kur valodas iespējas nomainīt, bet, nu, tā kā latviski nav, es personīgi lietoju angļu valodas versiju, un man ir viegli, bet es zinu, ka ne visiem skolotājiem tas dara. Kas, saprotu, ir problemātiski, bet man liekas, ja apgūst šo
nu, vidi, tad nu, te nav tik ļoti sarežģītas tās lietas, manuprāt, viņas, nu, ja tā kā patrenējas un saprot to nu, galveno domu, tad var arī nu, tā kā iztikt ar ļoti tādām um, ļoti pamata zināšanām angļu valodā. Jo, ja mēs paskatāmies otro līmeni, tad um, šeit jau ir ar vārdiem. Pamēģināsim to kustības bloku. Šis tā tad nozīmē, ka mēs kustamies. Var izvēlēties, vai mēs gribam kustēties uz priekšu, vai mēs gribam kustēties atpakaļ. Šeit var izvēlēties, cik tālu mēs gribam kustēties. Viens solītis ir apmēram 1 centimetrs. Ja? Tātad mēs gribam kustēties uz priekšu, teiksim, 10 centimetrus, un šeit var izvēlēties arī kādā ātrumā mēs to gribam darīt. Tad bloku tāda vizuālā programmēšana strādā tādā veidā, ka mēs liekam viņus tā kā puzlīti kopā. Ja, tātad šis nozīmē, ka mēs kustamies atpakaļgaitā 10 centimetrus ļoti ātrā gaitā, un tad mēs turpinam zigzagu kustību, piemēram, ļoti lēnā gaitā. Ja? Tādā veidā, liekot šos te blokus kopā, var izveidot programmu. Gaismiņas ir tāda lieta, ka lasot šo te programmu, robots var nolasīt tikai vienu, nu, pa vienam blokam pēc kārtas. Tāpēc nevar ieprogrammēt, ka viņš taisa zigzagu kustību un, piemēram, viņam ir nu, tā vienlaicīgi ir arī tā gaismiņa, tā kā varavīksne. Viņš tā tad izpildīs zigzagu kustību, un tad viņš iedegsies varavīksnes krāsās. Ja? Tad viņš visu pēc kārtas dara. Tad šī cilpu bloks ir ļoti noderīgs, jo tas ļauj programmu atkārtot kādu programmas elementu atkārtot vairākas reizes vai arī visu programmu. Šis te nozīmē atkārtot forever, tātad viņš turpinās izpildīt šo programmiņu uz rīņķi visu laiku. Un tad ir cilpas bloks šāds te, repeat, un šeit var ielikt, cik reizītes jūs gribat, lai izpildu šo te komandu, šo te programmu, robots. Tad, piemēram, ir, nu, te ir tādi triki, ko varbūt, nu, uzreiz tā nevar. Nu, domājot loģiski, nu, un arī nu, mēģinot dažādos veidos, var nonākt pie tā, piemēram, šī te repeat forever bloka nav jēga neko likt aizmugurē, nu, tā kā pēc viņa, tāpēc, ka viņš nu, izpildīs šo te vienu, šīs te 3 lietas mūžīgi, un viņš nekad nenonāks līdz šitai, te, piemēram, gaismiņai pašās beigās. Savukārt šim te repeat, nu, tur vairākas reizes var likt aizmugurē, jo viņš izpildīs 4 reizes šo te uz rīņķi, un tad viņš tālāk pildīs nu, to, kas seko programmu, kas seko aiz tā cilpas bloka. Nu, lūk, ja mēs apskatāmies, piemēram, 5. līmeni, tad šeit jau ir diezgan sarežģīti. Šeit jau ir matemātikas dažādi un funkcijas dažādas. Ja, tas jau ir, nu, tāds diezgan advancēts līmenis, kurš derēs vidusskolām, piemēram. Kā mēs tad nu, nogādājam šo te programmu uz Ozobot? Tas ir diezgan vienkārši. Šeit ir podziņa programmas. Un man šobrīd nav Ozobots uz vietas, tas jums varētu parādīt. Man mājās viņa nav, bet šeit ir podziņa Connect. Un mēs tad ieslēdzam, ja tas ir Evo, viņš strādā ar USB savienojumu, bet, ja tas ir Bit plus, tad tas strādā ar kabelīti, USB kabelīti. Ja, tātad Bitam nav tā, kā viņi saucās? Jā, viņam nav tā, nevis USB, bet Bluetooth savienojums. Jā. Jā, Bitam nav Bluetooth savienojuma iespēja, bet Evo ir. Tātad, ja tas ir Evo, mēs ieslēdzam robotiņu, spiežam Connect, un tad šeit parādīsies nu, tas robotiņu nosaukums. Mēs uzspiežam uz robotiņu un spiežam pair. Ja, tā būs tāda
diezgan vienkārša savienošanās. Ja ir bit robotiņš, tad tur var no, ar kabelīti savienot. Te arī viss ir diezgan vienkārši izdarāms. Tā tad es apsolīju parādīt, kā tad programmas var saglabāt. Šeit ir iespēja, man šeit ir saglabāta programma. Tātad, ja mēs uztaisām programmiņu un es viņu gribu saglabāt, tad es arī pie šīm programmām spiežu Save As, un es piespiežu, kuras viņu gribu saglabāt, un viņu nosaucu. Nosaucu viņu kaut kā un saglabāju. Viņš tātad saglabājas manā ierīcē. Tad ir iespēja arī atvērt programmu. Šeit ir tas, ko es gribēju. Tas, ko es gribēju jums parādīt, bija par to kodiņu. Tā. Share. Tātad, ja es gribētu šo te programmu ar jums padalīties, vai es viņu gribētu saglabāt, lai atvērtu citā ierīcē, tad es piespiežu šo te share podziņu, un man rekur parādās tā kā saitīte ar 6 burtiņiem aizmugurē. Un šī ir manas programmas tas īpašais kods, kuru es varu arī, teiksim, citā ierīcē atvērt. Un, ja es gribu atvērt šādu kodu, tad es spiežu Enter share code, un es varu tos burtiņus ierakstīt, un man viņš atvērsies. Ja, tā, ka tas ir diezgan vienkārši lietojams šī programma. Nu tā, tas ir tā īsumā par Ozavot Bloklī. Šeit noteikti ir daudz kas vēl, ko pētīt un izmēģināt, bet tas tā īsumā ir viss. Vai mēs varam atgriezties tā? Es tagad teikšu dalīties. Un tad mēs varētu atgriezties pie prezentācijas, un tad es jums parādīšu dažus piemērus par to, kā var izmantot šo te bloku programmēšanu skolā. Tātad šeit ir ideja arī matemātikai, ko es arī adaptēju no jau esošiem, pārtulkoju, pielāgoju no jau esošiem materiāliem. Nosaukums manā interpretācijā ir reizināšanas sprints, jo mērķis ir pirmkārt ieprogrammēt robotu, lai viņš nosauktu divus nejaušus skaitļus. Šie divi nejaušie skaitļi ir jāieraksta darba lapā un galvā jāsareizina. Oriģinālajā materiālā bija tā, ka ka jāieprogrammē nosaukt skaitļi no 1 līdz 12, bet tikpat labi tas būs varbūt no 6 līdz 10, piemēram, ja tie ir tie skaitļi, ar ko jūs mācāties reizināt tajā brīdī, vai 1 līdz 10. Un tad šeit bildītē var redzēt, ka tas ir tātad cilpas programma, kura atkārtojas 8 reizes, jo darba lapiņā ir 8 piemēri. Tūlīt arī parādīšu darba lapu. Un uzdevums tātad ir robotiņš nosaucas, viņš griežās, ieslēdz priekšas, tā kā gaismiņas, tad viņš nosauc nejaušu skaitli, pirmo nejaušo skaitli, tad viņš pagriežās uz otru pusi, atkal iedegās gaismiņa un nosauc vēl vienu skaitli, kur arī jāieraksta lapā. Un tad viņš gaida, neredzu cik sekundes, neatceros cik sekundes viņš gaidīja, bet viņam var uzlikt gaidīt 10 sekundes, gaidīt 3 sekundes, ja, lai viņš tā tad atkārtotu visu šo procesu. Un tad tie uzdevumi ir jāieraksta šādā darba lapā, un tā kā jāsacenšas ar robotu, kurš izpildīs uzdevumu ātrāk, robots izies to savu cikliņu un sāks saukt nākamos ciparus, vai skolēns sareizinās šos ciparus. Un tad ir jāatzīmē, kurš uzvarēja, robots vai skolēns, un tad izējot tiem 8 uzdevumiem cauri, pēc tam skolēns var apskatīties, ar kuriem skaitļiem viņam izdevās aprēķināt ātri un ar kuriem tā ir tā kā galvā rēķināšanas sacensības,
starp skolēnu robotu, lai viņam, nu, trenētu viņa rēķināšanas galvā prasmes. Tāds kā, tā mēs varam atgriezties uz prezentāciju, jā. Tāds piemērs, un tad bija mums arī jautājums par to, kā var mūzikā izmantot Ozobotu sākuma skolā. Un, ja godīgi, tad mūzikā ir ļoti maz piemēru pieejami, bet man izdevās atrast kaut ko interesantu, kas pirmais piemērs noteikti nebūs paredzēts sākuma skolē, bet es gribēju jums nodemonstrēt, ko var izdarīt ar Ozobotu. Tātad Ozbota iespēja ir arī atskaņot skaņas. Šīs iespējas ir tikai nu, tā, notis var atskaņot tajā Ozobloklī. Tur var ieprogrammēt, lai viņš ne tikai notis, bet arī skaņas, skaitļus nosauc. Tātad tas, ko mēs tikko redzējām, emocijas atskaņo Ozobota interpretācijā. Un krāsas vēl viņš sauc, un arī virzienus. Es tikko redzēju, nozibēju jautājumu, vai Ozobots runā latviski. Nē, diemžēl nerunā. Ozobots runā tikai angļu valodā, bet mūzika, kā mēs zinām, ir mūzikai nav valodas, ja tādas. Šeit ir tātad variants, kur ir piemērs, kur ir Ozobot ieprogrammēta Bachs. Tātad, nu, es nezinu, kā šo var mūzikā izmantot, vai, nu, es neesmu mūzikas skolotājs, man grūti ir saprast, vai šo var izmantot tā reālā mācību procesā. Bet, es klausīsimies droši vien, ka nē. Tā. Kur mums ir atkal prezentācija palikusi. Ja es parādīšu, kā tā programma izskatās. Man šeit ir arī šī diezgan avansēta programma. Tātad šeit ir Bachs ieprogrammēts Ozobota valodā. Ja? Tātad šeit var redzēt, ka nu, diezgan tā pamatīgi var šeit mūziku arī rakstīt. Bet man prezentācijā ir arī viens tāds diezgan vienkāršāks piemēriņš, ko skolēns ir izdarījis. Ejam atpakaļ uz prezentāciju. Un, jā, šeit ir tāda vienkāršāka melodija, Ziemassvētku dziesmiņa. Tā mums skaņa laikam ir jāieliek skaņa. Tātad šo robotu tātad var arī šādi izmantot, bet mūzikā var arī un citos priekšmetos var arī, teiksim, tā kā es rādīju, tajās dabas zinībās var izveidot uzdevumu, kur pārbauda kaut kādas vai atkārto kaut kādas lietas, pārbauda izpratni par kādiem terminiem vai kādiem konceptiem, veidojot tātad programmu un tajā pašā laikā darbinot arī savas zināšanas un izpratni par mācību priekšmetu tēmu. Nu, lūk, tas tātad ir par programmēšanas veidiem no manas puses viss. Es gribēju vēl īsumā par divām lietām pastāstīt. Pirmkārt, bija jautājums arī, kur var atrast materiālus un resursus. Latviski materiāli šobrīd nav ļoti daudz. Madara izstāstīs drusku vairāk pēc manis par to tēmu, bet ir tāda vietne, oficiāla Ozobota vietnē, var piekļūt ļoti daudz materiāliem. Šo vietnes sauc Ozobota Classroom, tur gan jāuzstājas ir bezmaksas fonds, lai piekļūtu materiāliem.
Tur tātad ir vairāk kā 700 dažādu stundu plānu pieejami dažādiem vecumiem. Tur var lietot arī filtrus dažādus, lai sameklētu to, ko jums vajag. Uh, Problēma paliek tā pati, ka šī vietne ir angļu valodā, un arī materiāli pārsvarā nu, tā kā šajā vietnē ir angļu valodā. Bet es uzskatu, ka šos materiālus es arī mēģināju. Es varu tulkot gan ar ChatGPT, mēģināt tulkot, gan, teiksim, ja vajag ātri un vienkārši nu, tā kā pārtulkot latviešu valodā, adaptēt latviešu valodā materiālus, tad es esmu pamanījis, ka Canvā, ja, es nezinu, cik daudz no jums šo zina vai mēģinājuši, noteikti kāds zina. Man tas bija īstenībā diezgan nesens atklājums, ka Canvā augšu pielādējot PDF dokumentu, teksts pārvēršas nu, tā kā par tekstu, un tekstu var rediģēt. Un tas ir ļoti ērts veids, kā darba lapām saglabāt nu, kaut kādu vizuālo noformējumu, vienkārši tekstu pārtaisīt latviešu valodā. Nu, lūk. Šajā te Ozbot Classroom ir pieejama arī video skolāniem, bet arī tikai, protams, angļu valodā par Ozbot Bloklī lietošanu. Nu, ļoti labi video, kur solīt pa solītim izskaidro, kas ir jādara. Tur ir pieejami arī webināri bez maksas un profesionālās pilnveidas kursi par maksu, ja jūs gribat padziļināt kaut ko mācīties. Tā ka ir vērts šo te izpētīt, ja jūs domājat darboties ar Ozbotu. Un tad vēl daži noslēgumā no manas puses vienkārši daži tādi ieteikumi, par ko atcerēties, ja jūs gribat strādāt ar šo tehnoloģiju. Pirmkārt, tad ir jāpārdomā, ko jūs gribat ar viņu darīt. Droši vien ir vērts sākumā patrenēties ar bērniem, nu, paskatīties, kā viņi reaģē, ko viņi par šo robotu domā. No manas pieredzes viņiem ļoti, ļoti patīk, un tā pamazām pamēģinot, kā krāsa kods strādā, viņiem, man liekas, ļoti ātri aiziet tā ideja. Tad tāda tehniska, praktiska lieta ir ļoti svarīga pirms stundas pārliecināties, ka ozobati ir uzlādēti, jo īpaši strādājot ozobloklī, viņi ļoti ātri var izlādēties. Un ja viņš nav uzlādēts, tad var iestāties tādas hausa situācija vai neveiklība, kad viņš vienkārši pēkšņi nestrādā. Un tāpēc forši ir, ja ir kāds, ja ir skolā pietiekami tie robotiņi pieejami, tad var kādu nolikt maliņā, drošībai, ja jums ir lieki. Tātad labāk ir sadalīt skolēnus varbūt vairāku, ka viņi strādā vairāk ar vienu un atstāt kādu robotu rezervei. Ļoti svarīgi ir sagatavot materiālus, kur tiešām strādā. Ja mēs, ja ir marķieri, tad ir marķieri, kur ir pārbaudīti, kur strādā. Ja tie nav tie oriģināli Ozbot marķieri, tad pašam skolotājiem vajadzētu pārbaudīt, vai viņi strādā vai nestrādā, un cik labi strādā. Un svarīgi ir arī tā kārtīgi pārdomāt, kā tad skolēni dalīsies grupās, jo visticamāk, ka katram savs. Es domāju, ka ir grūti katram savu nodrošināt, jo, piemēram, plaša komplektā ir 12 gabali. Tātad, visticamāk, būs jāstrādā skolēniem grupās. Bet labā ziņa ir tāda, ka ar šiem robotiem ir ļoti forši strādāt grupās, īpaši tad, ja strādā ar krāskodiem. Jo tā galvenā lieta ir nevis tas, ka tas robots, to robotu darbināt, bet galvenā, svarīgākā lieta ir izveidot, atrisināt to problēmu, sazīmēt tos krāskodus. Un tad grupā vienam ar otru strādājot ļoti labi tas notiek. Un tad tikai robots pieslēdzās tikai beigās, kad mēs, vai pa vidiņu, kad mēs izmēģinām to programmu. Tā. Tas, laikam, no manas puses ir viss. Mums arī pamazām laiks, man liekas, beidzās. Jā, tad varbūt vēl ātri par materiāliem. Šobrīd mūsu mājaslapā nav, bet nākamās nedēļas sākumā arī parādīsies vairāk mācību plāni dažādām vecuma grupām par kā lietot azobotu, kas būs iztulkot latviešu valodā, lai palīdzētu uzsākt un palīdzētu saprast. Jā, kā Zana arī minēja, ļoti daudz arī ražotāju materiāli ir. Un tāpēc man arī ļoti svarīgi savā starpā dalīties. Un tad bija jautājums, pēc šeit bija pāris arī pirmskolē sagatavojas par to, kā vai var izmantot kā templētus.
tad man liekas, šī pieeja, kas ir šeit bija bērni, ne šī, jā. Šis gan ir, nu, pirmskolas izglītības iestādēm piemērs, pie kā var izmantot materiālus, atkārtot, lai katru reizi, piemēram, nav jātaisa no jauna. Tad šeit var redzēt, ka bērni, sevišķi arī mācoties un trenējoties, ka, tā, ka viņi liek šīs programmas, viņas ir uzzīmētas uz atsevišķām lapām. Un viņus uzliekot virsū uz šī te plakāta, pirmkārt, viņi var uzrakstīt kodu, iemācīties viņus rakstīt tā, ka viņi strādā. Jo, protams, zīmējot, viņiem var būt kaut kādas kļūdas, ir sevišķi pašā sākumā, kamēr viņi pieradīs rakstīt šos te kodus, pēc tam, kad viņi iemācīsies, tad jau būs vieglāk. Bet, attiecīgi, tas arī darbojas tajā ziņā, kad ir iespēja šos te uzlikt virsū plakātiem, lai pēc tam to plakātīm vēlreiz izdarītu. Šajā gadījumā viņi zīmē savu pasauli. Šo noteikti šo paši bērni radījuši, bet tas koncepts arī strādātu uz to, kad var pēc tam izmantot atkārtoti. Bet jā, mums jau vietas laiks ir būtībā beidzies. Varbūt kādam vēl ir kādi jautājumi. Es nosūtīšu cenu par robotiņiem 12 robotiem, liekas, arī 24. Tās es jums nosūtīšu pēc semināra. Es skatos, ka ir interese par to. Bet tie ir atšķirībā, vai tas ir Bit Plus vai Evo, tie būs pusotras līdz 3000 atšķirībā no tā, vai, jo tās komplektācijas ir vienādas, bet funkcionalitāte ir dažāda, kā arī Zana teica. Evo var izdarīt ļoti daudz, viņš arī ir dārgāks par Bit Plus, bet tas ir ļoti atkarīgs, ko jūs arī grasties darīt un kādam vecumam jūs viņu grasties izmantot. Bet cenas jums nosūtīšu. Bet varbūt ir kaut kādi jautājumi Zanai, kamēr vēl viņi ir pieejami. Es pēc tam nosūtīšu arī iespēju sazināties ar viņu, bet varbūt kādam ir kādi jautājumi vēl. Tātad jautājums par programmēšanas programmu pielāgošanu no Angus LV ir 1:1. Tas ir kādā ziņā būtībā programmas tiek rakstīts vai no krāsu kodiem, vai arī ar bloklī kodiem līdz ar to. Es domāju, vai, Zani, vai tas varētu būt par to nu, mācību saturu, vai Par tas ir par. saturu mēs ir pielāgojumi, jā. Tad, kad viņš tiek tulkots, viņš tiek Jā, tas bija mans pielāgots. jautājums. Es vienkārši skatījos, nu, kur bija jūs rādījāt prezentācijā to Mhm. latvisku, piemēram, atkārto soli 4 reizes, nu, teiksim, nezinu, zilajā rāmītī. Nu, Jā, es neesmu ar programmu, es esmu programmēšana, esmu uz jūs, tāpēc man jā, šādi te jautājumi jā, ir. jā, nav skatībā. Un, bet tā kā šīs te programmas ir angļu valodā, Um, nu, piemēram, man interesē vairāk dabas zinības, bioloģija, Mhm, nu, kas saistīts tur vairāk ar medicīnas šo te, nu, teiksim, bioloģija 2. mhm, Uh, ja, piemēram, es atrodu tagad kādu šo te angļu lapā, tajā Ozbot kursīs, ko es varētu pielāgot, protams, man viņš būtu jāadaptē, nu, tomēr skolēniem. Nu, labi, viņi zina angļu valodu, bet kā ir tam robotiņam, tur tās programmiņas, ko jūs Nē, rādījāt. programma ir programma. Viņa ir, nu, tur ir jautājums, kā mēs viņu iztulkojam. Ja mēs viņu latviski tulkojam, vienkārši tā, nu, tulkošanas lieta, bet programma, nu, strādā kā, nu, viņa strādā mhm. kā Jā, programma. jā. Ja Nu, ir jā, tā, vienīgais nezinu, tas, dzeltenais rāmītis, zilais, tas, ko jūs rādījāt, Viņi tie būs, visi jā, paliek vienkārši tas nosaukums latviski vai jā, angliski. jā, 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 tas jā, ir viss. Viss pārējais paliek pilnīgi identiski. Programma nemainās, viņas darbības nemainās atkarībā no valodas. jā. Vienīgais tas, ka, nu, tur tajā mājaslapā atrodamās tās materiāli un stundu plāni tos gan, nu, viņi, man liekas, ir Amerikas, man liekas, tam, vai ne, Madara? Jā, Amerikas jā. mācību programmai pielāgoti un vecumiem pielāgoti. Un tad, kā es to daru, es vienkārši, nu, atrodu, kas man der. Un tad es skatos, vai, nu, vai man vajag pielāgot, pamainīt kaut ko, lai būtu vecuma posmam atbilstoši, vai nu, mācību saturam kaut kādā pamainu vecuma posmu, piemēram, jo varbūt ir kaut kādas lietas, kuras atšķirās tā pamatā jau prasmes un zināšanas. Ir prasmes un zināšanas, bet mēs varbūt viņas mācāmies citā klasē, piemēram, vai nu, citā vecuma posmā. Kaut ko. Nu, tā ka Mhm. tas varētu būt pielāgo.
Jā, vai varbūt vēl kādam ir kāds jautājums, pirms mēs beidzam un laižam jūs atpūtā pelnītā? Jā, es vēl gribēju piebilst, kamēr jūs domājat jautājums, ka Jā, šādi te skatoties teorētiski, tā ir viena lieta, bet bija arī jautājums, man liekas, par to, kā skolotājs motivēt izmantot nu, robotiku. jā. Jā, praktiski darbojoties, pašam mēģinot, nu, šajā te formātā, protams, ir, nu, tā ir tāda informatīvas formāts, bet pietrūkst, protams, tā darbošanās. Un tikai tad, kad cilvēks sāk darboties, izmēģināt, tikai tad var, nu, saprast reāli, ko ar to lietu var izdarīt un cik viņa īstenībā ir forša. Mm. Mhm. Jā. Madara arī nosūtīs manus kontaktus. Es tātad šobrīd veidoju to um, programmu, 8 stundu programmu. Šobrīd programma tiks aprobēta Latvijas universitātē. Mm, mums gan laikam grupa ir pilna šobrīd, bet ja jūs interesē skolas līmenī, es varu arī mēģināt kaut kā atbraukt pie jums un parādīt, kā nu, padarboties ar šiem te robotiņiem. Vienīgais, tad, ja es pie jums braucu, tad man visticamāk nav jums, es nevarēšu jums iedot certifikātu, jo man vajag iestādi blakus, lai iedot certifikātu. Mhm. Nu, tā. Jā, labi. Jā, īsti vairāk neviena jautājuma nav. Es nosūtīšu prezentāciju. Prezentācijā vēl bija vairāki piemēri un arī nosūtīšu viņā kādu video ar to, kā tas fiziski izskatās, lai jūs varat to labāk redzēt. Tas, protams, šādi tipu webināros ir ļoti grūti parādīt. Un jā, tad sasūtīšu šovakar, jūs saņemsiet visu informāciju. Lielas paldies Zanai par to, ka viņa dalījās ar savu pieredzi un to, kā šo visu darīt. Un paldies visiem, kas skatījās. Un tas būs pēc tam viss arī pieejams. Paldies jums visiem! Paldies!